Mans vārds ir Jurģis Miezainis. Esmu ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs. Garš nosaukums, bet īstenībā vienkārši Latvijas valsts pārvaldes sistēmā tas ir de facto ministra vietnieks, tiešais vietnieks Saeimā. Un tad pēc deleģējuma vienīgais, kurš viņu neaizvietoja, tās ir ministru kabinets. Tur var aizvietot ministrs tikai ministru. Pateicos Latvijas mežu certifikācijas padomē par to, kad man uzaicināja šo vieslekciju. Un tas, ko es gribētu izstāstīt, ir par to, kas ir šobrīd zemes sektorā, kā tas ietekmē, kādas būs ietekmes no Eiropas lielajām politikām un politikas virzieniem, kur ir mūsu galvenie izaicinājumi un kādas tad dienas beigās arī ir iespējas un ko tad mēs tur darām. Kā iepriekš bija daudz pārmetumu valdībai un Saeimai, bet nav tā, ka mēs neko nedaram, mēs īstenībā ļoti intensīvi strādājam. Un no maniem pienākumiem arī ir mēģināt nākt un stāstīt, ko mēs darām, pat ja tas nav līdz galam populāri un visiem pieņemami, bet to mērķi aiz tā visa. Tātad galvenie lielie mērķi mums ir noteikti nosacīti Eiropas Savienības līmenī, sadalīti valstīm, un tad visiem ir zināms tas vārds zaļais kurs. Bet ko tad viņš sevī ietver? Šobrīd ir plašas diskusijas arī Eiropas līmenī par to, ko mēs darām tālāk. Vai mēs turpinam iesākt to zaļo kursu un virzības klimata neutralitāti, vai mēs atsakamies no tā, jo ir citi izaicinājumi, un ko tad darīt. Tātad šī brīža, vismaz Eiropas komisijas pozīcija ir tāda, ka no kopējā lielā mērķa neatsakamies. Virzamies uz viņu, bet sākam ar tām jēdzīgākajām lietām, jo neviens nebija paredzējis tādas notikumus Eiropā, kā ir tagad. Un tas ir faktiski Krievijas iebrukums Ukrainā 22. gadā, kas šobrīd liek mainīt absolūti arī politiskos fokusus. Ja Eiropas Savienība visi saprata līdz šim kā ekonomisko savienību, kas ir tirgus, ja Savienība arī sāk domāt to, ka tā ne tikai no prizmas par starptautiskiem līgumiem, par tirdzniecības līgumiem, bet arī no prizmas tai skaitā militāri. Jeb ir arī jāmaina šie fokusi. Un tas, kas mums ir tāds lielais izaicinājums, ir šī dekarbonizācija, ko paredz zaļais kurs. Un es uz priekšu arī pastāstīšu, kādēļ. Jo, ja mēs tā vienkārši sākam skatīties un rēķināt, tas ir milzīgs investīciju apjoms, kas ir nepieciešams šajā gadījumā Latvijai, lai mēs tuvotos un sasniegtos mērķus. Tie cipari tiešām būs grandiozi. Un jāatcerās, ka tie mērķi ir noteikti līdz 50. gadam. Kas ir mūsu šī brīža iespējas? Kāpēc iespējas, kāpēc ne problēmas? Iespējas tādēļ, kad es jau minēju, ka jebkura jauna lieta, tās ir investīcijas. Jautājums ir, vai tām investīcijām mums ir pietiekami labi tirgus apstākļi. Vai tās investīcijas sevi atpelnīs, vai tās investīcijas sevi attaisnos. Un pamatā, tādas tuvinājumā, kas ir jau daudziem zināms, ko ļoti daudz ir izmantojuši, piemēram, saules enerģijas uzstādīšanu, sākot ar industriālu lielumu saules parkiem, beidzot ar individiem, jeb privātmāju īpašniekiem pievienoties neto sistēmai. Starp citu, es esmu viens no oriģinālās neto sistēmas radītājiem, jo tajā laikā arī es pildīju tieši šo pašu pienākumu, un mēs Saeimā panācām to, ka tāda neto sistēma vispār veidoja. Un pēc izveides izrādījās, ka viņi strādāja ļoti labi, un pat tik labi, ka viņi tagad grozījuši bišķīt citādāku, ne tik daudz varbūt izdevīgu, bet tāpat tās pietiekami izdevīgu katrai privātpersonai, lai viņi savā īpašumā varētu arī šos saules paneļus uzstādīt. Un tam dienas beigās ir liela nozīme. Saulainajās dienās elektrība nosacīt ir brīžiem pat pa daudz, tātad cena aiziet negatīva. Un ieguvēji ir visi.
Un plus arī tie, kuri pievienojušies šai sistēmai, viņi arī, teiksim, tā investīcija atpelnās, ja oriģināli tā plānots bija kaut 6-7 gadi, tad viņi dažos gadījumos pat ir atpelnījušos 2-3, jo ir liels patēriņš, piemēram, stāv privātmājā komplekts, kas ir saules paneļi plus siltumsūkņi. Tad ir trešā sadaļa, kur mums ir milzīgi mērķi, milzīgi apjoma investīcijas nepieciešams, ir energoefektivitāte. Un uz energoefektivitāti šobrīd ekonomikas ministrija īstenībā ļoti koncentrējās tieši ar no prizmas par dzīvojamā fonda atjaunošanu. Jo līdz šim atjaunoti kaut kādi 6%, mums ēku pamatnostādnes ir pateikušas, ka pētot situāciju esošo, ir pateikuši, ka potenciāli līdz 50. gadam 30% ēku, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamās ēku fonds, varētu pat nebūt rentabli investēt. Papildus tam ekonomikas ministrija visu laiku veic šo apsakošanu tipveida mājām, bet tas, ko viņa pasaka, ir ok, mājas, kā saka, būs pietiekami drošas, mājas nesabruks, bet par viņām ir ļoti intensīvi jāsāk rūpēties. Un nevis tikai no tā, kad ir jāveicina energoefektivitāte, bet caur šo procesu arī jāveic ēkas atjaunošana un, teiksim, nesošo konstrukciju, tā skaitā stiprināšana, jo ir arī gadījumi, kad ir šajos dzīvojamos fondos atklāts, kad ir tādi pirmsavārijas un avārijas stāvokļi, un tad, kad tas iestājās, iedomājieties, ēka ar 200 cilvēkiem, tiek pateikts viss, jūs vairs šeit dzīvot nevarēsiet. Un tādēļ mēs šobrīd ļoti intensīvi fokusējamies uz šo lietu, padarīt ātrāku, ērtāku un īstenībā arī dienas beigās lētāku šo procesu. Tad visi skaļie saukļi, ko mēs dzirdam par energoefektivitāti, palaist, par tipveidu, par pārvaldīšanas likumu grozījumiem, par parāds sekot dzīvoklim, par kopību reģistrāciju. Tie visi ir saistīti ar to, lai šo procesu iespējotu. Un caur to arī īstenībā atverot vaļā milzīgu potenciālu ekonomiskai izaugsmai, jo tās būs investīcijas. Bet investīcijas, no kurām īstenībā iegūs sabiedrība, iegūs iedzīvotāji, īpašnieki, jo tieši caur šo procesu, es varētu teikt tā, tas ir gandrīz vienīgais veids, kā valsts, tātad kopējos līdzekļus, jeb Eiropas Savienības pilsoņu līdzekļus, var investēt katra individuālajā īpašumā, ceļot tā vērtību. Bet vēlreiz atkārtošu, mērķi ir ļoti, ļoti ambiciozi. Nākamais – biomasa. Biomasa mums Latvijā, mēs esam bišķīt atšķirīgā situācijā no citām valstīm, jo mums viņa ir. Tas ir mūsu vietējais resurs, mums viņš ir daudz, un mēs viņu esam līdz šim izmantojuši ļoti intensīvi, ne tikai ražojot produktus, bet arī mūsu centrālajās siltumapgādēs un lokālajās siltumapgādēs, bet arī, kā saka, zaļais kurs skatās šo virzienu. Tur mēs šobrīd tā pozīciju ļoti stipri turam, lai nekādā veidā nebūtu tā, ka aiziet kaut kas, kas šo kurināmo resursu, jeb energoresursu izņemt no bilancēm. Mums priekš valsts tas ir ļoti svarīgi šo saglabāt. Protams, var teikt, ka ir labāki veidi, kā izmantot, bet atcerēsimies vienu, mums arī ir diezgan, es jau teicu, traks kaimiņš, kurš, kā saka, ik pa brīdim mums vai skaļāk vai klusāk draud, jo redz, mēs esam ļoti aktīvi kā valsts cīnoties par tādām pasaules kopējām demokrātijas vērtībām. Bet šajā gadījumā resursu vietējais, tā ir arī mūsu tāda autonomija un drošība. Un tad kas ir izaicinājums un iespēja, mums ir liels zemes sektors. Tātad mums ir attīstīta lauksaimniecība, mums ir attīstīta mežsaimniecība un mums ir attīstīta arī kūdras ieguva, kur tad kopā parādās problēmas. Problēmas parādās mums īstenībā vairākos griezumos, un viens no tiem griezumiem ir tāds, ka piesaists faktiski jākompensē mežiem, bet mežu vecuma struktūra mums pasaka, ka meži ir pārdzīvojuši to laiku, kad viņiem vislielākās piesaistes CO2. Te jau sākās nedaudz
sliktais stāsts. Kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Klimata neutralitātes mērķu ieviešana ir pa strauju. Tātad 50. gads Latvijai, saprotam, tas ir tūlīt, tas nav tālu. Tā ir finansiāli dārga. Un tas ir tas, ko arī tajā laikā citās kurpēs esot ļoti intensīvi. Mēs norādījām to, ka Latvijai nav šie lētie pasākumi vairs ko veikt, lai samazinātu emisijas. Mums arī ir tā, ka teiksim, tā struktūra, tautsaimniecības struktūra, mums viņa ir stabila, mums viņa ir balstīta mūsu stiprajās teiksim, pusēs. Un to mēs, kā saka, nevaram īstenībā pat gribam izmainīt, jo tā ir mūsu negodīga priekšrocība pār citiem. Ja mēs esam Eiropas Savienības brīvajā tirgu, mēs esam kopumā atvērta ekonomika, tad mums ir mūsu spēcīgās puses jāstiprina un nepārtraukti jāpievieno vērtību. Bet arī neaizmirstot par to, ka mums arī tajā visā procesā jārūpējas gan par energoefektivitāti, gan par emisiju samazinājumiem, gan par citām lietām. Un pat tā cita lieta īstenībā ir pati galvenā par tautsaimniecības ekonomisko izaugsmu un mūsu iedzīvotāju labklājību. Un te jau ir tās nozares tautsaimniecībā vismaz uzskaitais, kas mums parādās emisiju ietilpīgās, tā tad ir lauksaimniecība, transports, rūpniecība, enerģētika. Šīs ir, teiksim, tādas īpaši izaicinošās nozares, arī atkrituma apsaimniekošana. Un tad ir jautājums, kā tad mēs spējam kā valsts arī rēķināt to, cik tad mums tas beigās viss izmaksā. Un ir tāda domnīca LV Peak, kas ir mūsu valstī, kas pilda tādu nosacītu produktivitātes padomes funkciju un arī ekonomikas ministrijai palīdz ar ekonomiskiem aprēķiniem, vērtējot ne tikai mūsu, bet arī nacionāla līmeņa plānošanas dokumentus, un šajā gadījumā tas bija Nacionālais klimata enerģētikas plāns. Tika pieņemts, ka viens no veidiem, kā aprēķināt potenciāli vajadzīgās investīcijas, ir paņemt visus nefinanšu aktīvus un sākt rēķināt, ka tie būs jāizvieto, tātad uz energoefektīvākiem, uz dabai draudzīgākiem risinājumiem. Un tad, cik tas procentuāli no esošās vērtības mums izmaksās. Un kopējās vērtības ir, lai mēs saprastu, ir milzīgas. Tātad tas ir viens, ja mēs skatāmies uz skaitli IKP, uz iekšzemes koprodukts, tad ir izdevumi kopējā pamatkapitāla veidošanā periodā, un tad ir nefinanšu aktīvu brutā vērtība, jeb tas nefinanšu aktīvu, kas faktiski ir ēkas, ražošanas ēkas un tādas, kas vēl tur bijis, tagad es izgāzīšos, jo es aizmirsu vēl, kas bija vēl viena lieta, ir 277 miljardi. Un ja mums ir jāskatās, cik daudz mums katrā no šīm aktīvu grupām ir jāizvieto, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, šie sarkanie kvadrāti nav maz. Tas nozīmē, ka transportā faktiski visi automašīnas un pamatlīdzekļi. Transportā mums ir jāizvieto tuvu pusē, lauksaimniecībā, rūpniecībā, enerģētikā. Mums ir paveicies, ka mums enerģētika ir viena no zaļākajām Eiropā. Tā kā mums ir vēsturiskie HESi. Tātad mums ir vienīgās tādas lielās lietas, kas tur ir tie termoelektrocentrāls, kas tad ir jāpārveido uz citu kurināmo vai vispār jāizvēlās cits risinājums balansēšanas jaudām. Un tātad, ja mēs skatāmies uz zīziem, kas tieši tā kā lauksaimniecības nozare, tad jāizstāv vismaz 1/5 no transporta līdzekļiem un 10% no kultivētajiem bioloģiskiem aktīviem. Tas ir daudz. Tas ir ļoti, ļoti daudz.
Atkrituma apsaimniekošanas nozarē tieši tas pats. Jāizvieto 40% no mašīnām un iekārtām, kas izklausās jau diezgan liela utopija, un 10% no transporta līdzekļiem. Bet ar to investīcija sadaļa vai izdevumu sadaļa nebeidzās. Jo ir nepieciešama arī papildus ieguldījumi pavadošajā infrastruktūrā. Ja mēs pieņemam, ka transporta līdzekļiem mums tagad būtu jābūt 50. gadā 30% vismaz elektriskiem, tad iedomājieties, kādas ir investīcijas atbalsta infrastruktūrā. Stacijas, tās ir tīklu stiprināšanas, tās ir jaunas apakšstacijas. Un tie izdevumi ir 11 miljardi. Atkal kāds pilnīgi tāds ārprātīgais skaitlis. Ja mēs skatāmies uz energoefektivitāti, tas kvadrāts varbūt nav tik liels, bet summa ir 10 miljardi. Lai mēs sasniegtu energoefektivitātes mērķus, tad mums ir jāizstāj 10% no esošajiem uzkrātajiem aktīviem un ir nepieciešami šim visam gandrīz 10 miljardi eiro. Tās mājokļu siltināšanas šīs programmas. Lai saprastu, proporcijās, tad pēdējā Altuma atbalsta programma uz energoefektivitātes celšanu daudzdzīvokļu namos ir 180 miljoni, kuri ir kā līdzfinansējums dzīvokļu īpašniekiem, veicot siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbus. Tas ir diezgan mazs piliens tajā vajadzību apjomā. Līdz ar to es varu tikai atkārtot to, ko es vienmēr saku, ka ir jāsaprot, ka īpašums katram savs ir katra īpašnieka atbildība, un ja valstī ir instrumenti, tad steidzieties to izmantot, jo vajadzību apjomā pret pieejamo atbalstu vienā brīdī visdrīzākais tā būs absolūta nepieciešamība, un tad tas būs uz 100%, un valsts visdrīzākais tādām intensitātēm, kā tagad ir atbalsti, varētu nebūt. Ja mēs tālāk skatāmies par to, kas ir aktīva aizvietošana zaļām tehnoloģijām, ir skatīts no šīs pašas domnīcas LV Peak, ka dekarbonizācija varētu sasniegt 31,7 miljardi eiro, jeb 95% no 21. gada iekšzemes koprodukta. Un tas ir faktiski sasummējot kopā pēdējos iepriekšējos 3 slaidus. Kas nozīmē, ka katru gadu mums būtu uz šīm prioritātēm jānovirza 1,5% iekšzemes koprodukta, bet mēs saprotam, ka šobrīd mums ir jānovirza 5% ideālā scenārijā aizsardzībai. Mums jānovirza izglītībai, mums jānovirza veselības aprūpei un veselai virknei citu jautājumu. Ja mums nebūtu, šādas aizsardzības izdevumu vajadzības, es teiktu, jā, varam mēģināt iet šo ceļu, bet šobrīd arī pēdējās, mūsu tādas valsts pozīcijās mēs jau sākam paust to, ka ir iespēja, ka mums ir vajadzīgs garāks termiņš, ka 50. gads ir bijis pārāk ambiciozs, jo pasaules globālos notikumus mēs viņus nekontrolējam. Tie ir vēji tā kā ārpus. Ja šobrīd mēs redzam vēl ir tarifu kari, ko ASV jaunais prezidents ļoti aktīvi veic, būtu naivi domāt, ka tas mūs neskars. Visdrīzākais jautājums, viens jautājums, vai viņi piepildīsies, otrs jautājums, cik ļoti tas mūs skars. Jo šobrīd ir šis 90 dienu pagarinājums attiecībā uz Eiropas tirdzniecību, bet tai pašā laikā ar Ķīnu, cik es skatos, tad vismaz pēc tām pēdējām ziņām, kas ir, jo tur grūti saprast, ko izdod likumdevējs, kas ir rakstīts Twitterī, iet diezgan karsti. Bet ko tas nozīmē? Ķīna skatīsies uz jauniem tirgiem.
Un viens no tirgiem, un īstenībā lielākais tāds tirgus pat pasaulē, ja mēs skatāmies, ir Eiropas Savienības vienotais tirgus. Jā, mēs esam dalību valstu kopums, bet kopējais tirgus lielums mums ir ap 400 miljoniem iedzīvotāju. Tātad tā interese un viens no lielajiem mērķu tirgiem citu valstu ražotājiem, kas iespējams cietīs no ASV tirdzniecības politikas, būs uz mūsu virzienu. Ko tas nozīmē mūsu ražotājiem? Tas nozīmē to, ka mūsu ražotājiem būs vēl intensīvāka konkurence. Un arī politiķiem, tā skaitā Latvijā nacionāli un Eiropas Savienībā, būs jānosaka kaut kādi iespējams ierobežojumi, jo jāsaprot, ja tā pārprodukcija pasaules tirgū būs, tad būs arī dempings. Un mūsu kopējā interese ir saglabāt gan Eiropas, gan Latvijas industriālo bāzi, gan arī viņu turpināt attīstīt ar jaunām, modernām tehnoloģijām, ieviešot dažādas inovācijas, lai tad mēs to konkurētspēju arī nezaudējam nākamajos 3 līdz 5 gados. Jo tas, ko pasaules tāda vēstures pieredze vienmēr parāda, ir tas, ka ja uzņēmumi vai valstis nedomā par šo investīciju attīstībā un pētniecībā, tad kaut kādā brīdī sākās, es viņu personīgi saucu par skrējienu uz nulli. Sākās sacensības starp dažādām konkurējošām valstīm ar nodokļu likumiem, ar atvieglojumiem, bet to dara gan viena puse, gan otra puse, un tad beigās iznāk tā, ka uzņēmumi, kuri nav pietiekami ātri investējuši kaut kādās energoefektīvās vai modernās tehnoloģijās, sāk zaudēt tiem, kas to izdarīja. Un tad kompensēt šo starpību uz valsts nodokļu rēķinu vai citiem rēķiniem ir šausmīgi sarežģīti. Un arī tas nebūs ilgspējīgi, jo tas samazinājums būs. Tā ir tāda cīņa vairākās kategorijās. Un tad, ko šobrīd dara Eiropa un kas ir tie lielie procesi un skaļie nosaukumi par birokrātijas mazināšanu un visiem tiem procentiem, ko piesauc, un tagad mums ir arī Latvijas komisārs atbildīgs par šo visu. Es būšu atklāts, es arī ar viņu esmu strīdējies nosacīti, jeb mūsu pozīcija bijusi vienmēr stingrāk, kāda ir Eiropas komisijai. Jo Eiropas komisija skatās tikai uz ziņošanas pienākumu samazināšanu. Bet tas, kā es redzu, un kādu arī man ir bijis, mandāts no mūsu valdības dots Eiropas padomēs paust valsts vārdā, ir, kad, godīgi sakot, tādam tabū nevajadzētu būt. Iespējams, mums jāskatās par to, kad ir vai nu atceļami, vai nu apvienojami jau esošie tiesību akti. Jo viens labs pētījums bija Business Europe, kas parādīja to, ka 11% gadījumu viņi ir absolūti pretrunās. Un ziņošanas samazinājums neveidos to, ko šobrīd Eiropā, vismaz konkurētspējas ministru padomē, mēs aktīvi diskutējam, viņi neveidos Eiropas reindustrializāciju. Jeb investori skatīsies ārpus Eiropas Savienības, un Eiropas Savienība atstās noteikti tikai daļu no savas ražošanas. Bet mums jau būtu tā lielā interese, lai mēs esam absolūti pašpietiekami. Īpaši ņemot vērā izaicinājumus, kas mums ir drošības jautājumos, un to, ka mums šī ražošana ir vajadzīga maksimāli lokāli. Jo tas ir tīri drošības jautājums, jo mēs nevaram paļauties uz piegājušu ķēdēm noteiktos brīžos. Un tur tā mācības kaudrā mums bija 2019. 2022. gads, jeb Covid, kad globālās piegājušu ķēdes faktiski apstājās. Bet, lai vairāk pastāstu par to, kas ir šīs omnibus iniciatīvas, Eiropas komisijas omnibus iniciatīva faktiski pasaka to, ka tiek samazināt šīs ziņošanas prasības, kas skar, piemēram, šo CSRD, jeb regulējumu, kas nosaka uzņēmumu nepieciešamību sniegt ziņas par viņu ilgtspēju. Tad tiek palielināts slieksnis, uz ko tas attiecās, tiek samazināts pasākumi, kas ietekmēs piegādes ķēdēs esošos, jeb mazos uzņēmumus, jo esošā
esošajā redakcija nosacīta pasaka to pat, ja tu esi piegādātais lielajiem uzņēmumam, bet tu esi viens pats uzņēmumā, tev tāpat būs jāsniedz faktiski šāds ilgtspējas ziņojums, tāpat kā lielajiem uzņēmumam, jo lielajiem uzņēmumam savā piegādes ķēdē jāpārbauda visa piegādes ilgtspēja. Tad ir ievadkorekcijas mehānisms, kas ir salīdzinoši jauns instruments Eiropas Savienībā, kas skatās uz to, tas angliskais vārds ir carbon leakage samazināšana, jeb tur, kur ir izvest ārā no Eiropas Savienības vai Eiropas Savienībā, teiksim, ir samazinājies apjoms uz smago metalurģiju, piemēram. Tad attiecīgi vedot iekšā, būs tāds nosacīti staigājošs muitu tarifu metode, kura pieprasīs arī ārpus Eiropas Savienības esošiem ražotājiem atbilst Eiropas Savienības vides standartiem daudz stingrāk, jeb tiks rēķināts arī, cik daudz oglekli tad satur šis importētais produkts. Un lai nebūtu tā situācija, ka Eiropā ražojot, viņš ir dārgāks, kā ražojot ārpus, un tikai uz to sadaļu, kas ir emisiju dēļ, jeb, piemēram, tiek piesārņota Indija vai piesārņota Ķīna vai piesārņota Āzijā kāda valsts, un tad mēs te tā visi sežam un domājam, vai cik forši Eiropā mēs to nedaram, bet īstenībā mēs visi nesājam kabatās mobīlos telefons un velkam drēbes, kas ir ražotas šajās valstīs, un it kā sakam, jā, mēs esam zaļi un forši, bet dienas beigās jau īsti ne. Tātad papildus arī iet investīciju programmu vienkāršošana, jo tiek skatīts uz pārskatīšanu no GBER regulējumam, jeb kas ir mazo uzņēmumu atbalsti. Visi iet Eiropas Savienībā faktiski pēc viena tāda lielā rāmja, tas ir GBERs, un tur arī tiek pārskatīti noteikti sliekšņi, kādos brīžos, cik daudz informācija jāsniedz. Jo tas, piemēram, tas, ko mums Latvijā bieži pārmet uzņēmumu, kas saņem atbalstu, kad kāpēc mums tik daudz papīra? Es jau saku, ka es negribētu nevienu, bet mēs nevaram. Jo jebkurš valsts atbalsts, kas ir sniedzams, viņš ir sniedzams saskaņā ar Eiropas Savienības, ja tā ir Eiropas Savienības finansējums, tad atbilstoši Eiropas Savienības noteiktiem rāmjiem. Un šie noteiktie rāmi savukārt viņi prasa zināmu daļu atskaitīšanās, informācijas sniegšanu, pārbaužu. Bet labā lieta, ka tā diskusija tiešām vismaz par šo ir ļoti aktuāla. Es ceru, ka viņa būs ar rezultātu un lielās Eiropas Savienības valsts savā starpā nesastrīdēsies. Un tas nozīmēs arī to, ka Latvijā mēs varēsim ar krietni mazāku papīru apjomu faktiski sniegt atbalstu. Un arī šobrīd tās diskusijas ir vēl par papildus pasākumiem, ko vēl vienkāršot un skatīties, bet tik tālu šobrīd ir pat Eiropas komisijas ar savu birokrātijas mazināšanas plānu. Un tie praktiskie ieguvumi, es jau tā kā lielā mērā noziņoju, ziņošana par piegādes ķēdēm reiz 5 gados, godīgi pateikšu, tas šeit ir mans subjektīvs viedoklis, es varētu noņemt parlamentārā sekretāra cepuri un pateikšu tā, ka tas ir par maz. Ja dienas beigās informācijas uzkrāšanas daudzums nemainās, mainās tikai termiņš, kurā tev jāiesniedz. Tajā brīdī, ja kaut kas ir nobīdījies, tajās piegādes ķēdēs vairāk netiek likts pienākums šo pārtraukt, šos līgumus, bet apturēt līdz tiek sakārtots, jo tas ir milzīgs sitiens uzņēmumiem. Ja pēkšņi bijusi kāda kļūda vai kaut kas, un kamēr izlabot, tad labāk ir šāda pieeja. Un es jau minēju attiecībā par CEBAMu, ka šajā sadaļā arī būs uzlabojumi. Un CSRD tieši tāpatās tiek mainīts sliekšņi, ja mums lielie uzņēmumi 250 plus darbinieki, 10 miljoni plus apgrozījums un vēl viens parametrs, bet jāizpildās vienam no šiem 3, tad faktiski ar šo tiek pateikts, ka lielie uzņēmumi jau ir cita kategorija, ļoti, ļoti lielie uzņēmumi, kas ir labi, kas mums ir tiešām pozitīvi, jo tādā ziņā, tad šis pienākums mums attieksies tikai uz
nosacīti pāris uzņēmumiem. Jo nav mums daudz Latvijā tādu uzņēmumu, kas ir ar 1000 plus darbiniekiem. Arī attiecībā uz šo due diligence, piegājušu ķēžu pārbaudēm, arī ir papildus elastības. Sagaidāmie rezultāti ir vairāk kā 6 miljardi eiro, kas tiek atbrīvoti kopumā Eiropas Savienībā investīcijām. Un tas nozīmē to, ka faktiski uzņēmums var nodarboties to, ko uzņēmumam jānodarbojas, nevis ar papīru rakstīšanu priekš Eiropas Savienības vai valsts statistikas. Un vienlaikus tiek saglabāti arī šie ilgtspējas mērķi kopumā. Lielos vilcienos tas ir viss, ja ir kādi nepieciešami papildus jautājumi droši. Tas, ko es gribu pateikt, nav viss tik slikti. Ir milzīgi izaicinājumi, ir potenciāli, kad šos lielos globālos mērķus Eiropas Savienībai nāksies pārskatīt un pārskatīt visdrīzākais termiņā, jo globālā situācija to vienkārši pieprasa.